Lai uzsāktu reklāmu izmantošanu Facebook un Instagram platformā, jums ir vajadzīgs izveidot reklāmas kontu. Kad izveidots ir biznesa konts, tad nākamajā solī šeit redzēsiet reklāmas kontus, ad accounts. Uzkšot uz šīs sadaļas, atversies šāda lapa, kurā būs saraksts ar jūsu reklāmas kontiem. Ja šobrīd tādu nav, jūs neesat pievienots, tad lapa būs šādā veidolā, viņa izsīsies tukša, nebūs iespējas redzēt esošos. Jums jāizveido vai jāpievieno jauns reklāmas konts. Lai to izdarītu, šeit klikšķinot uz pogas Add, atzīmēt vienu no 3 izvēlēm. Pirmā izvēle ir paredzēta tiem, kuri vēlas pārvietot kādu no esošiem reklāmas kontiem uz šo savu biznesa kontu. Otra iespēja ir, ja jūs vēlaties piekļuvi kādam citam reklāmas kontam. Piemēram, jums ir reklāmas aģentūra, kura strādā ar jūsu Facebook lapu vai nākotnē vēlas to darīt, un jūs vēlaties piekļuvi šim reklāmas kontam. Vai arī otrādi, ja jums pašiem ir reklāmas konts, kur jūs uzturat un vēlaties nodot šī konta uzturēšanu tālāk, piemēram, kādam lietotājiem no ārpuses, aģentūra, speciālistam, ekspertam, tad jūs varat pieprasīt, lai aģentūra savā pusē vai jūs savukārt savā pusē pieprasat pieeju šim reklāmas kontam. Un visbeidzot, iespēja izvedot pilnīgi jaunu reklāmas kontu, kurš ir vajadzīgs jūsu biznesam. Tā būs iespēja, kuru arī mēs izmantosim šobrīd. Klikšķinot virsū, parādās lūk šāda informācija, kura mums ir jāizpilda. Pirmais solis – mēs aizpildīsim reklāmas konta nosaukumu. Šo konta informāciju jūs vēlāk varat mainīt un izvēlēties sev atbilstošāko. Šobrīd ierakstīsim mūsu demo versijas konta nosaukumu. Nākamais solis ir atzīmēt laika zonu. Kā redzam, Latvijai tā izvēlēt ir automātiski. Nākamais solis izvēlēties ir valūtu. Mēs atzīmējam un atrodam sarakstā eiro, jo tā būs mūsu norēķina valūta. Klikšķinam uz pogas Next, lai atvērtu nākamo šo sadaļu. Mēs izvēlēties, kam tieši mēs esam paredzējuši šī reklāmas konta izveidi. Mēs atzīmēsim, vai mēs izmantosim to savam biznesam, vai izmantosim to kādam citam klientam vai biznesam. Šī informācija ir pietiekami nozīmīga, jo tā dos cilvēkiem, kas redzēs jūsu reklāmu, aplūkot, kādēļ es redzu šo reklāmu, un tur šī informācija var tikt parādīta. Atzīmēsim, ka to mēs veidojam mūsu biznesam. Nākamais solis – izveidot. Mazliet uzgaidot, sagaidīsim, kamēr Facebook izveidos mūsu reklāmas kontu. Reklāmas konts ir veiksmīgi izveidots. Un lūk, šādā veidolā mēs redzam jau aizpildīt šo sadaļu reklāmas konti. Šajā kreisajā pusē parādīsies reklāmas konti, kuriem mums ir pieeja vai kuri mums ir pieslēgti. Mēs izmantot augšpusē arī meklētāju, iespēju atlasīt vai sakārtot, gadījumos, ja šis saraksts ir ļoti liels. Kā redzam, sadaļā cilvēki, jeb lietotāji, kuriem ir piekļuve šim jaunajam reklāmas kontam, mums ir viens lietotājs. Tas ir mūsu testa lietotājs, kurš arī ir izveidojis šo biznesa kontu, un viņš automātiski ir ticis pievienots. Ja mēs vēlamies pievienot citus partnerus mūsu reklāmas kontam, tad mēs varam atzīmēt šo iespēju. Ja atzīmēt konkrētus cilvēkus, klikšķinam iespēju pievienot lietotājus. Klikšķinot virsū šeit, mēs iegūsim iespēju informāciju tālāk atzīmēt šim cilvēkam, konkrētam personai, kādas tiesības viņam tiek piešķirtas. Piemēram, pārvaldīt kampaņas vai pilnībā pārvaldīt reklāmas kontu. Esiet rūpīgi ar tiesību izvēli un paredziet tikai tās iespējas, kuras patiešām ir nepieciešams.
Ja lietotājs šeit sarakstā neparādās, tad tas nozīmē, ka sākotnēji šis lietotājs nav pieslēgts jūsu biznesa kontam. Kā rīkoties šajā gadījumā? Dodamies uz sadaļu lietotāju, un šeit mēs varam pieslēgt vai nu lietotājus, vai partnerus, un šādā veidā, veidojot jaunus lietotājus mūsu kontam, mēs viņus pēc tam viņiem varam piešķirt atbilstošas tiesības. Kā pievienot biznesa kontam jaunus lietotājus? Tātad sadaļā lietotāji mēs šeit uzklikšot virsū uz cilvēkiem, atzīmēsim šeit pogu pievienot, un šajā posmā mēs varam uzaicināt lietotājus, kuri mums ir vajadzīgi pievienoties šim kontam. Piemēram, izmantosim mūsu e-pastu, lai nosūtītu uzaicinājumu. Poga Next. Nākamajā solī mums ir jāatzīmē, kādas tiesības mēs vēlamies piešķirt šim lietotājam. Vēlreiz atgādinājums, esam ļoti uzmanīgi ar iespējām, kuras mēs sniedzam citiem lietotājiem. Pieliekam tikai tās tiesības, kuras patiešām ir nepieciešamas. Šajā gadījumā mēs varam atzīmēt, pārvaldīt un papildus iespējās varam atzīmēt, vai viņam iespēja arī labot finanšu informāciju un skatīt to. Jā, skatīt vai pārvaldīt. Tiklīdz parādās papildus uzstādījumi par informāciju, ko lietotājs labot vairāk, kā tikai kampaņas ietvaros labot konta informāciju, tad arī izvērtēt, vai tiešām tas ir vajadzīgs. Vienmēr var sākt ar mazāko, līdzīgi kā šeit, pagaidām nekādas tiesības pagaidām netiek piešķirtas, lietotājs tiek uzaicināts tikai, un pēc tam jau viņam tiek piešķirtas tiesības vēlāk. Tāpēc sākam ar mazāko. Klišņam pogu Next. Šajā posmā mēs jau varam uzreiz pievienot tiesības lietotājiem tiem elementiem, tiem blokiem, kuri mums jau ir izveidoti. Mūsu gadījumā mēs izveidojām kontu reklāmām, tad mēs varam atzīmēt, ka mēs vēlamies šim lietotājam piešķirt tiesības reklāmas kontam. Veicam atzīmi, šeit veicam, un savukārt šeit mēs varam izvēlēties, kādas tiesības mēs tieši vēlamies piešķirt. Piemēram, mēs vēlamies, lai lietotājs var sekot līdzi mūsu reklāmas izdevumiem, mūsu reklāmas panākumiem, rezultātiem, un, ja ir vajadzīgs, varbūt veidot arī papildus jaunus mockupus, arī šo iespēju varam ieslēgt. Ja mēs sagaidām, ka šis lietotājs, viņš veidos jaunas kampaņas, veidos jaunas reklāmas, tad varam atzīmēt šo iespēju. Kā redzam, ieslēdzot kampaņu pārvaldību, pārējās divas iespējas tiek automātiski ieslēgtas. Ja mēs vēlamies pilnīgu reklāmas konta pārvaldības atļauju, tad būtu jāatzīmē šī pēdējā iespēja. Un, kā vienmēr, pārbaudām, izvērtējam, vai lietotājiem tas ir vajadzīgs. Ja lietotājiem tas vajadzīgs uz īsu laiku, tad to mēs arī varam atbilstošu laiku pieslēgt, bet neturam citiem lietotājiem pārāk daudz tiesību, ja tas nav nepieciešams. Tas ir primāri drošības jautājums, lai nebūtu situācijas, ka kāds konts lietotājiem tiek uzlausts un savukārt viņš tiek pie pārāk daudz iespējām, pie pārāk daudz informācijas, kur jūs nevēlaties savukārt dot. Līdzīgā veidā, ja jums ir arī citas iespējas, ko esat izveidojuši kā katalogi, aplikācijas, citi Instagram konti, Pixels un tā uz priekšu, tad arī šeit uzreiz jūs varat atzīmēt, kādas tiesības šim lietotājiem ir nepieciešams. Kad tas viss ir izdarīts, varam vēlreiz rūpīgi pārbaudīt, vai nav kaut kas par daudz piešķirts, vai e-pasts ir pareizs, vai viss ir korekti, un tad varam klikšķināt uz pogas Invite, jeb uzaicināt šo lietotāju pieslēgties mūsu kontam. Kā redzam, šis lietotājs jau ir saņēmis mūsu uzaicinājumu, mēs esam nosūtījuši uz e-pasta adresi, un tad šajā posmā arī lietotājiem var parādīties informācija gan Facebookā, kā paziņojums, gan arī e-pastā atnāks
vēstuli, uzaicinājums, kuru viņš var izmantot, vai tieši otrādi ignorēt un tādā veidā noraidīt uzaicinājumu, kurš tiek atsūtīts no šī biznesa konta. Un lai mēs atgrieztos atpakaļ mūsu sarakstā. Kā redzam, šeit augšpusē sarakstā parādās konkrētais lietotājs un status pending, ka tas ir procesā un jāgaida apstiprinājums no savukārt otras puses. Ja jūs vairs nevēlaties šo lietotāju uzaicināt, varat nospiest pogu cancel, un šādā veidā jūs atcelsiet šo uzaicinājumu. Arī pēc uzaicinājuma apstiprināšanas, jebkurā brīdī lietotājiem varat samazināt tiesību līmeni vai pilnībā dzēst viņu no lietotāju saraksta. Ik pa laikam ir vērts pārskatīt, vai gadījumā nav kādi lietotāji palikuši no iepriekšējām sadarbībām, vai varbūt jums ir kāds lietotājs bijis pieslēgts ar papildus tiesībām pieslēgt jaunus lietotājus, un vai šis lietotājs nav pieslēdzis savukārt vēl citus lietotājus. Tāpēc drošības dēļ ir vērts reiz pa reizei vedot drošības pārskatu, izskatīt, vai nav kaut kāds aizdomīgs darbības, vai nav papildus informācija parādījusies, pa kuriem jums nav skaidrojums, un tiklīdz jūs redzat ko tādu, vienmēr drošāk liekos lietotājus var izdzēst. Vienmēr var pieslēgt atpakaļ, bet sākotnēji rūpīgi pārbaudiet izcelsmi šim lietotāju pievienošanai. Ja jūsu vajadzība ir sadarbība ar ārējiem partneriem, izmantojot iespēju sadaļu partners. Šeit mums pavarās iespēja divām iespējām. Pirmais solis, ka mēs vēlamies piekļuvi nodrošināt kādiem ārējiem partneriem. Piemēram, situācija, ka mums ir izveidots savs biznesa konts. Šajā biznesa kontā mums ir reklāmas konts, mums izveidots ir pikselis, izveidots ir katalogs, un ar šo informāciju mēs vēlamies dalīties ar citiem lietotājiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tātad mēs vēlamies piešķirt pieejas. Lai to izdarītu, jāizvēlās šī iespēja, klikšķināt pogu add, un šeit ir jānorāda partnera biznesa ID numurs, un to partners var atrast savukārt savā Facebook biznesa kontā. Kā redzam, augšpusē lapas adresē arī var redzēt lūk šo te biznesa ID numuru. Tas ir mūsu pašu biznesa konta ID numurs. Līdzīgā veidā, tas ir viens no ātrākiem veidiem, arī jūsu partners var atrast savu biznesa ID numuru. Viņam ir jāatsūta, jūs viņu šeit norādat, un pēc tam sekojat līdzi soļiem, kuri tiek prasīti, lai jūs varētu pievienot. Līdzīgi kā lietotāji arī šeit atzīmēsiet, kādas tiesības šim biznesa kontam tiek piešķirtas. Ja jūs vēlaties savukārt pieprasīt no cita lietotāja, jāizmanto šī forma, kura ir jāizpilda. Šeit atzīmēt Get Started, lai mēs nokļūtu lūk šeit. Tātad mums ir jāizpilda informācija, ko mēs vēlamies norādīt, un tālāk jau mēs varam pieprasīt konkrētus jau veidus elementiem, kuri mums ir vajadzīgi. Pieejas pikseļiem, pielāgotām auditorijām, katalogam un tā uz priekšu. Dažkārt Facebookā šīs lietas ar pieprasīšanu pieejām nav tik vienkārši un uzreiz pirmo reizi nenostrādā. Tādēļ vērts mēģināt vēlreiz. Ja šī lieta ilgstoši nedarbojās, tad jāsanās ar Facebook atbalstu un jāmēģina risināt ar viņu palīdzību. Diemžēl Facebook atbalsts nav pārāk atsaucīgs un var nākties arī gaidīt ilgāku laiku. Tādēļ esiet pacietīgi. Lūk, šādā veidā mēs varam sākt darbu ar mūsu reklāmas kontu un pievienot lietotājus mūsu biznesa kontam.
ja ir nepieciešams papildus informāciju pāraudzīt par šo kontu, mēs varam redzēt, uzklikšķinot šeit virsū uz pašu konta, redzēt, kādi lietotāji ir pieslēgti šim kontam un arī kādi partneri ir pieslēgti, ja tas ir noticis. Tāpat arī saistītie resursi, kuri ir šeit pievienoti pie šī konta. Kad reklāmas konts ir izveidots, mēs varam uzsākt darbu ar mūsu reklāmas konta konfigurāciju, doties uz sadaļu Open in Ads Manager un redzam, mums tiek atvērts šāds ekrāns, kas jau ir Facebook reklāmas konta pārvaldība. Lai mēs uzsāktu darbu, mums jākonfigurē reklāmas konts. Lūk, šādi mēs uzstādām jaunu reklāmas kontu, pievienojam tiesības esošajiem un pārvaldam Facebook biznesa konta lietotājus.